Sveicināti Grindeks podkāsta veselības detektīvs epizodē, kurā šodien mēs runāsim vairāk par garīgo aprūpi. Mans vārds ir Elīna Krēmere, un iepriekšējās epizodēs mēs esam runājuši jau vairāk par konkrētāku paliatīvo aprūpi. Lielas paldies Bērnu paliatīvās aprūpas biedrībai tātad par šo te visu informēšanu un izglītošanu, kas, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šodien mēs noslēdzam tādu 3 epizožu ciklu, domājot par paliatīvo aprūpi, tātad šodien vairāk par un ap garīgo aprūpi. Šodien ciemos studijā ir ieradušies Bērnu paliatīvās aprūpas biedrības kapelāni Jānis Balodis, labdien, Jāni. Labdien. Un arī Vāris Bogdanovs, labdien. Labdien. Nu redz, un tad sāksim noteikti ar to pašu galveno jautājumu, kas tad vispār ir garīgā aprūpe un kāda ir tās loma paliatīvajā aprūpē. Vari, lūdzu. Nu, tad iesākumā vispār ir tas jautājums, kas tad ir garīgums, kas tas tāds ir pa zvēru un ko viņš ēd. Un tāda, uz doto brīdi ir tāds jautājums, tāds vārds, kurš ir visnotaļ izplodis, jo psihiatrijā runā par garīgo veselību. Jā. Un tad mēs runājam par garīgo aprūpi, un tad ir, kurā pusē, kas un ar ko nodarbojās. Zināmā mērā tā psihiatrijas pretendēšanas garīgo veselību, tur viņi jau paši jau sāk atzīt to, ka tas nav īstais lauciņš, jo tur tomēr ir par bioķīmiju, par iztrūkumu, reakcijām cilvēku organismā un ko kompensē ar kaut kādiem medikamentiem un plus vēl arī ar terapiju, ko cilvēks pat psihiatrs veic ar šo cilvēku. Tad garīgā aprūpē mēs tomēr saskaramies ar jautājumiem, ar vērtībām. Kas ir svarīgs, kas ir vērtīgs, kas ir tas, kas ietekmē cilvēka dzīvi un gal galā viņa rīcību, jo rīcība jau nosaka tā, kas cilvēkam ir vērtīgs vai kas ir nevērtīgs. Un līdz ar to jautājums par garīgo aprūpi ir, praktiski viņš ir ļoti plašs. Tas nesaistās tikai ar kādām specifiskām reliģiskām lietām, kaut kādām baznīcas ticības izpausmi. Ja jums sāp kāja, tad ticiet man, vai kaut kas cits sāp ļoti. Nekādas augstas tēmas jūs neapspriedīsiet, kamēr nenovērsīs to kājas sāpēšanu vai kaut ko citu, kas sāp. Līdz ar to tad brīdī cilvēkam, ka viņam kaut kas sāp, tad tas pārņem visu viņu, un tas arī kļūst par, tas arī novērš un traucē un kļūst par arī garīgu problēmu. Šī sāpošā kāja, kaut gan tā ir tīra, varbūt fizioloģiska medicīniska lieta. Bet tad brīdī tas ir svarīgi tam cilvēkam, un viņš par to runā. Tad izejot no šī tāda ieskicējuma, mēs varam teikt, ka garīgums saistās ar cilvēku visu, kas viņam ir svarīgs, kas nav svarīgs, kas viņam ir aktuāls vai nav aktuāls. Lūk, ar šīm lietām. Un mēs vēl zinām vēl vienu tādu negatīvu izpausmi, ka par lielākā daļa svarīgām lietām ir pieraduši cilvēki nerunāt. Vienkārši nerunā, ignorē, ka tas pats par sevi kaut kā sakārtosies, atrisināsies. Un tad, kad pēkšņi kaut kādā brīdī kaut kur ģimenē sāk runāt par tām lietām, tad tas izvēršās, kas ir noticis, ko tad gribam, tur daudz visādas aizdomēnas un tam līdzīgi. Un tāpēc ir ļoti labi būtu ideālā variantā tomēr, ka to būtu tradīcija ģimenē runāt, bet, kad nav, tad ļoti labi, kad ir pretim cilvēks, kurš ir, tā teikt, trenēts, saprast, runāt, spēj, neiekrist kaut kādās emocionālās tādās, bedrēs un, palīdzēt tikt skaidrībā. Kaut kā palīdzēt risināt šos samesklojumus. Lūk, ka tu nodarbojas garīgu aprūpi. Jāni, jums ko papildināt? Vēl es jau tā kā visu tā pateicu, bet es varētu teikt tādā vienā vārdā. Tas ietver sevi to vārdu dzīve. Jā. Kas ir cilvēks, kas ir viņa dzīves jēga, kāpēc viņš ir šeit. Jā.
Un tad ir ļoti daudz arī tas jau, ko Varis teica, arī varam ietvert vienā jautājumā, kāpēc. Jo garīgā aprūpe sākās diezgan bieži ar šo te lielo jautājumu, kāpēc man tā kāja sāp, kāpēc tas ar mani notiek. Jā. Un, protams, tā ir, bet reizēm ir vēl sarežģītāk, kāpēc šajā pasaulē ir tā ciešanas, kāpēc šajā pasaulē ir slimības. Jā. Un īpaši jau mūsu darbā mēs saskaramies ar vecākiem, kuriem ir šis kāpēc tieši ar mani. Mēs taču neesam neko sliktu darījuši. Ja bieži tas jautājums varbūt ir kāds cilvēks, kas savu dzīvi nav vērtējis, ja viņš dzīvo, kā viņš grib, ja. Bet reizēm ir ar viņu viss notiek, ja, viss dzīvi iet, griežās, bet es taču esmu darījis, centies, strādājis, un kāpēc ar mani pēkšņi tas viss notiek, ar manu bērnu, ar manu ģimeni, ja. Un šeit ir tie lielie jautājumi, jā, uz kuriem faktiski tās atbildes nav. Jā, šeit mēs jau tā nevaram iedot kāpēc, jā. Bet mēs varam iedot to pasaules skatījumu, to redzējumu, jā, kas ir ļoti no tālas pagātnes nāk, jā, un kas ir ne tikai kristietībā, bet arī citās reliģijās, jā, risināti jautājumi. Jā. Un te ir tas vārds, kas ir garīgā aprūpe, jā. Sakārtot cilvēku, sakārtot viņu emocijas, sakārtot viņu reakcijas uz šo pasauli, jā. Atrast to vietu, atrast to pamatu zem kājām, jā, to. Jā, man ļoti patīk tas jūsu atslēgas vārds sakārtot, ka tiešām gan jau, ka šādās, es uzdrošināšos teikt, ekstremālās tādās situācijās mirklī, ka tiešām tik daudz ikdienā viss kaut kas izmainās, kā jau mēs runājam iepriekšējā epizodē, gan ģimenes pienākumi izmainās vispār ikdienas tā ierastā gaita, un kā mēs esam visu darījuši līdz šim, tad jautājums, kāpēc, manuprāt, ir tāds pirmais noteikti, kas iešaujās prātā. Mēs jau neesam tie, kas sakārtojam, ja, bet mēs atnākam, mēs piedāvājam to sarunu. Un tā saruna ir tā, ka cilvēks var izrunāt to savus bailes, šaubas, lielos kāpēc. Jo cilvēks pats jau viņu kārto savu dzīvi, ja, bet ieraudzīt jēgu, jo es domāju, ka man patīk tā viena doma, ko es arī sev paturu vienmēr, ka nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien. Un nav mazsvarīga lietas. Arī pat tādas, it kā liekas ikdienišķi, pie kurām mēs piedodam, kā tādā rutīnā ieejot. Ja. Bet katrai lietai ir savu nozīmi. Katram notikumam viņš atstāja iespaidu. Ja. Un ja mēs pievēršam tam uzmanību, mēs kādreiz varam to ieraudzīt, ka tas var kaut vai to nedarot, vai izvairoties, vai mazliet savādāk attiekties pret kādiem notikumiem, mēs varam iespaidot to savu dzīvi tālāk. Ja. Labāk vai sliktāk. Jā, un tas pirmais solis ir tiešām uzdrošināties runāt. Sākt runāt, jo, tā teikt, nevienam no mums papīra nav tas skrienošais uzraksts, ko mēs tur jūtam un domājam, kamēr mēs to neizsakām vārdos, neatrodam vārdus, neizrunājam, tikmēr to nav iespējams nevienam no malas nolasīt. Tad pirmais solis jāsākt runāt par to. Un jau runājot ļoti daudz, kas, viens ir, kā mēs iekšēji nodomājam par kaut ko, bet pilnīgi savādāk tas ir, kad mēs to izrunājam, pasakām skaļi. Un ļoti daudz, kas jau kārtojās uzreiz. Bet nav tā, ka kāds no mums aizies un pateiks, tur, kā vajag, ko nevajag. Tas tāds absurds pieņēmums, atkal stereotips. Tā tas nenotiek. Tās būtu tikai tāds zināšanas, jā. Bet tā zināšanām jau vien nepietiek. Parasti jau tu iemācies tad, kad tu pats esi tajā situācijā, un tagad to, ko tu pats zini, to, kas ir tavs resurs, tu viņu pielieto. Bet mūsu kā kapelāni, kā garīgās aprūpes speciālistu uzdevums ir radīt to telpu, kur runāt, lai tas cilvēks ierauga. Viņš pats runājot, viņš ierauga to savu dzīvi, tā kā mazliet mazliet skaidrāk tās lietas viņš var izrunāt, jā. Reizēm uzdodot jautājumus vai kaut kā
papildinot to domu, vai viņš ierauga reizēm, ka varbūt ir pavisam savādāk, nekā viņš ir bijis visu laiku tur domājis. Jā. Arī jūs minējāt jau pirms tam, un tagad mēs atgriezāmies atpakaļ pie tās tēmas, ka kapelāni ir tie, ar kuriem tātad kopīgi var runāt skaļi par šīm tēmām, par kurām ikdienā nerunājam, vai kapelāni ir vienīgie, vai, teiksim, ir vēl kādi citi arī medicīnas profesionāļi, pie kā var vērsties tieši šajā jautājumā? Jautājumā kādā? Izrunāt šīs tēmas, par kurām mēs ikdienā nerunājam skaļi. Nē, tās tēmas var runāt ar jebkuru cilvēku. Vienīgais ir, vai tas otrs pretīm ir gatavs to darīt, vai viņam ir laiks, vai viņš spēja ar to tikt galā. Ja jā, tad jā, ok, tad nav slikti. Bet jautājums biežāk jau ir tā, ka cilvēks sāka kaut ko runāt, un tas viņa izvēlētais klausītājs aizbēg. Tāpat tās kā ģimenē. Bet ja mēs skatāmies no medicīnas profesionāļiem tieši? Medicīnā slimnīcā ir ar psihologi, kas arī darbojās, un es domāju, ka daktariem un māsām ir ļoti daudz kaut kas darāms, viņam nebūs tas laiks. Pat ja viņi arī gribētu, viņi nevar atlicināt, lai būtu sēdētu un klausītos. Tā. Tā kā ir psihologi un kapelāni. Mums arī sociālai darbinieki ir, kas arī uzklausa un runā, un šīs trīs jomas. Tātad paturpinot par šo te pašu garīgo aprūpi, vai tai ir kādi specifiskāki virzieni, piemēram, klīniskā garīga aprūpe, reliģiskā aprūpe un šīs te atšķirības starp šiem te virzieniem? Vēsturiski garīgā aprūpe jau ir veidojusies tajā baznīcas kontekstā. Un mēs varētu arī lietot vēl citus arī terminus, ir pastorālā aprūpe. Tas ir vairāk tāds tajā baznīcā ar mācītāju. Jā. Tad ir vācu valodā arī ir zelzorga, tas ir dvēseļu kopšana. Jā, tas arī tāds vairāk ir arī saistīts ar šo te baznīcas vidu. Jā. Un jāsaka, šodien, teiksim, tādā konkrēti, ja mēs runājam par tādu klīnisko garīgo aprūpi, mēs lietojam šo vārdu garīgā aprūpe, jo Latvijā varbūt mēs tikai saskarsimies, tas ir tāds parādās, bet es domāju, tādās rietumu valstīs jau, piemēram, kad ir dažādas kultūras, dažādi reliģiju cilvēki, viņš nonāk šai slimnīcā, un viņam šī garīgā aprūpe ir jāsniedz. Un tad garīgās aprūpes speciālists, tas, kas ir mācījies, kas zina šo reliģiju jautājumus, kas ir studējis, kas ir sagatavots, viņš arī var sniegt šiem cilvēkiem. Mums ir jāsniedz. Un šeit arī varbūt arī tas atšķirīgais ir tas, ka baznīcā bieži vien cilvēks nāk pie garīdznieka. Ja viņš saskarās ar kādiem dzīves jautājumiem, meklē Dievu, un viņš nāk pie garīdznieka. Un tad garīdznieks šajā sarunā sniedz šo te pastorālo aprūpi. Slimnīcā ir mazliet savādāk. Mēs ejam pie cilvēka. Un es varu nākt ar visu savu spēcīgāko, konservatīvāko vai kādu citu veidu pārliecību. Bet bieži vien tā realitāte ir tā, ka man pretīm ir cilvēks, kas šajos jautājumos, vai arī viņš varbūt nav tāds aktīvs baznīcā gājējs, viņš varbūt ir pilnīgi cits reliģijas. Bet viņam tāpat tās ir nepieciešams šis mierinājums, tas iedošinājums. Tāpat tās viņam ir tas jautājums, kāpēc. Jā. Un arī viņam vajadzīga tā telpa runāt. Jā. Līdz ar to no garīgā aprūpes speciālists, no kapelāna, tas ir izaicinājums. Ja, kā tu vari iekāpt tajā citu kurpēs, cik tu spēj klausīties. Ja, tas nenozīmē, ka tavu pārliecību tas maina, tavu ticību vai kā, bet kā tu vari parādīt to žēlastību, to žēlsirdību tam cilvēkam. Milzīgs empātiskās prasmes. Jā, un tas prasa tādu, es pat teiktu, aicinājumu. Jā.
Jā, Vari, jums varbūt vēl ko papildināt? Nē, es domāju, ka Jānis ļoti labi pastāstīja. Tātad, kā Jāni jūs minējāt, tātad ticība, reliģiskā piedarība arī ļoti, ļoti svarīga šajā te garīgā aprūpē. Kā tas ietekmē šo te procesu? Diezgan ļoti, jā. Latvijas kontekstā es teiktu tā, ir arī ir cilvēki, Latvijas vide ir ļoti tādā ziņā, ir dažādas konfesijas, katrā konfesijā ir savs veids, kā tas cilvēks ir pierādis tur gan uzvesties, gan savi rituāli, gan savas vērtības tiek ļoti izcelts, ja, un tas, kas man varbūt liekas, un bieži vien jau ir tas, varbūt tas visvieglāk, ja es jūtos tur, kur es jūtos ērti, ja, bet ja es to sarunu uzsākšu ar tiem jautājumiem un ar to tēmu, kur es jūtos ērti, es varu nonākt pēkšņi tādā konfrontācijā, ka man pretīm ir cilvēks, kuram pilnīgi cits priekšstats, jā. Jā, viņš nāk no citas vides, jā. Piemēram, mēs no protestantu vidas, un to pretīm ir pareizticīgo cilvēks, jā, kur ir pilnīgi cita šī te priekšstata, jā. Kaut gan mēs ticam vienam dievam, jā, bet viņš ir pierādis ar citu tradīciju, citu rituāli, jā. Un šeit ir, tas prasa, jā. Daudz lielāks izaicinājums, es domāju, ja tev jāsniedz ir kādam, kas nāk no islāma vidas, jā. Ko drīkst, ko nedrīkst, jā, kādi tie jautājumi, ko tu vari viņam jautāt, jā, kas ir tie jautājumi, kas viņu neizprovocēs, jā. Uz kaut kādām tādām masām, emocijām, jā. Un tas viss ir tāds, jāatcina tās lietas. Jā, bet es gribu teikt, ka tas moments ir, ko mēs parasti pie kā piestrādājam, ir iedot telpu tam cilvēkam. Tad jau viņš arī sāk runāt un atklāja to, kas viņam ir svarīgs, kas viņu interesē, un nevis mēs kaut ko ienesam, tad vai kas tas būtu, jā, bet iedot telpu tam. Tad tāpat tās kā jebkurā sarunā. Katram no mums ir bijusi pieredze, ka mēs sākam runāt ar kādu cilvēku, tur nevar atrast īsti, kā tur vārdi iztarpināt, kur vēl tur saruna veidosies. Viņš aizņem pilnīgi visu, jā, to laiku un telpu, un tāpēc tā otra puse ir, kas ir mums, pie kā mēs piestrādājam, mēs iedodam telpu cilvēkam laiku, un arī, ja viņš kaut ko sāk runāt un izsaka, tad piepalīdzam. Noformulēt, ieteikt vārdos. Tas. Un tad jau viņš arī pats pateiks, ko viņš var, ko viņš grib, ko viņš negrib, kas viņam ir aizskaroši, nav aizskaroši. Vienmēr jau var jautāt, kāpēc, un tad viņš pastāst, un līdz ar to arī viņam pašam kļūst skaidrāks, kas tur ir. No kurienes tas nav. Jā, tur ļoti daudz, jā, tiešām šīs te informācijas un arī viss, kas un kā. Cilvēks katrs pilnīgi citādāks, jā, par to mēs, man liekas, jau esam secinājuši jau ļoti, ļoti sen, un tas, protams, prasa uzreiz atsevišķi individuālu pieeju. Iepriekšējā epizodē paskatījāmies atšķirības starp bērnu un pieaugušo paliatīvo aprūpi, tad arī šajā epizodē uzdošu jums jautājumu, kādas tad ir šīs te atšķirības starp bērnu un pieaugušo paliatīvo aprūpi tieši garīgās aprūpes kontekstā? Jā, tad man laikam jāpaskaidro, tāpēc, ka es strādāju pieaugušo paliatīvo aprūpē un tā bērnu paliatīvo aprūpē. Tur jau mēs jau arī no tā vārda salikuma jau to varam izlobīt. Jau pieaugušo cilvēks pats saslims un viņa dzīves laiks tuvojās beigām. Bērnu paliatīvo aprūpē bērns saslims, tad vecāki, jo mēs jau runājam ar vecākiem, bērniņš ir maziņš, viņš jau nerunā, un pārsvarā jau arī nerunā, un tur, kur ir paudzies, tur mēs runājam arī ar bērnu, ar vecāku atļauju. Bet, lūk, pamata atšķirība ir tieši šī, tad tur vienā gadienā ir pats cilvēks, kuram ir šī slimība, un viņa dzīve ilgi ir ierobežot, vai viņš te nomirs. Un līdz ar to pieaugušo aprūpē tā
Garīga aprūpe, cik man vienmēr ir bijis, tas ir tāds īss salīdzinoši laiks, kur izdodas būt. Jau tad, kad es strādāju slimnīcā onkoloģijas centrā, tad jau tas bija ierobežots ar to laiku, kamēr viņš ir slimnīcā. Viens. Tās ir kaut kādas, cik toreiz bija, 10 līdz 14 dienas. Tas īsais laiciņš. Tad, kad iestājās, tad tur varēja turpināt. Bet savukārt mums bērni palīdzību aprūpē, mēs veidojam ilgtermiņa attiecības. Tiešām tas ir ilgi, tas ir gadi, 1, 2, līdz pat 10, un 11, un 18, un 20 un vairāk gadiem. Un lūk, tas atkal tie ir pilnīgi savādāk akcenti, kā jau mēs arī jebkurās attiecībās, vai ja tās ir īsākas, labā izpratnē un nozīmē, vai tās ir garākas, jo šajā gadienā ierobežojums ir nevis tas, ka mēs kaut kā bēgam un aizējam prom, bet vienkārši cilvēks nomirst, ja? Un viņš vairs nav, mēs nevaram vairāk turpināt kaut ko. Lūk, un tas ir tas ierobežojums. Līdz ar to ar tie akcenti ir dažādi, savādāki, atšķirīgāki. Bet tad konkrēti kaut kā nosaukt, kas tad tur ir tāds? Tas ir neiespējami, tāpēc, ka katrā individuālā tajā situācijā ar katru cilvēku tas ir savādāk. Tā. Jā, Jāni? Es jau tikai pieminēt, mēs esam runājuši arī par tādiem stereotipiem, ja, un pieaugušo, kā jau Vārdis pieminēja, visbiežāk tas saistās tiešām ar cilvēku jau tādu dzīves noslēgumu posmu. Bet tas stereotips pārnesās, teiksim, arī vispārēji, un tad, kad mēs ejam pie bērniem un ar vecākiem runājam, tad bieži vien ir tās ja atnāk kapelāns, tad jau tas ir ļoti slikti, jā, bet nevienmēr. Mēs reizēm atnākam, kā Vārds teica, tas var būt ilgstoši, jā, bet vairāk mēs atnākam, lai būtu vienkārši līdzās, jā, tā sniegt to garīgu atbalstu un arī kopīgi mēģināt atbildēt uz tiem neatbildamiem jautājumiem, vai vismaz atrast to līdzsvarojošos dzīves tādu platformu. Kas ir... šis vairāk nebūs arī ar tādu konkrētu atbildi, vairāk ar tādām sajūtām. Kāds ir tas rezultāts, ko galu galā dod tā garīgā aprūpe? Jo mēs jau noscinājām to, ka tātad ģimenes vai pieaugušie saņem šīs te atsevišķās individuālās kapelāna konsultācijas un regulāri noteikti tur gan atsevišķas atbalsta grupas, gan vecākiem, gan sērojošiem vecākiem. Bet varbūt jūs varat vairāk padalīties savā pieredzē tieši par rezultātiem pēc garīgās aprūpes un ieguvumiem ģimenē? Te jau tas sākumā minētais, ko mēs nodarbojamies, mēs dodam iespēju runāt. Un tād jau tas rezultāts ir cilvēks iemācās runāt. Ne tādā ziņā, ka viņš pirms tam nemācēja, bet, teiksim, viņš ir atradis vārdus, lai izteiktu, ietērptu to, kas viņā notiek. Viņš uzdrošinās runāt par notikumiem, kas ir tabū viņa ģimenē. Un izrādās, ka tas nebija tik briesmīgi. Jo tā ir tāda psihoemocionālā tāda sajūta ir katram no mums. Tad, kad mēs nonākam vietā, par ko mēs nezinām, tas tā kā iet tumšā istabā. Es nezinu, kas tur ir. Tas ir bailīgi, nedroši, tā ir trauksme. Līdz ko tajā istabā parādās kāds gaismas stariņš, un mēs sākam ieraudzīt, kas tur notiek, līdz ar to mēs labāk orientējamies, labāk saprotam, drošāk jūtamies un varam jau daudz ko izdarīt savādāk. Mainās, visa dzīves uztver, viss, kam pieskarās līdz ar to. Un tas arī tas rezultāts. Ieraudzīt, ka cilvēki jūtās drošāk, viņi var runāt, uzdrošinās izteikt. Tas ir tas rezultāts, jā, uz ko mēs ejam. Tam nav jābūt obligāti kaut kādam, viņš tur kaut kur pievienojas, absolūti ne. Tas ir jautājums par to, un pats tas pamata nostādi mēs jau darbojamies, lai uzlabotu dzīves kvalitāti.
bērnam un viņa ģimenei. Tā ir komandas uzdevums. Ja? Un tur ir grūti pateikt, kurš ir primāri. Ja? Vai ģimenei, un tad uzlabojās bērnam, vai otrādi bērnam, tad ģimenei. Bet, katrā gadījumā tas ir tas pamata, uz ko mēs ejam, uzlabot dzīves kvalitāti. Ar pieaugušiem tieši tas pats ir. Uzlabot dzīves kvalitāti. Tā ir laikā, kas vēl ir. Un kaut kā palīdzēt atrisināt tos samezglojumus, kas tur ir notikuši. Ja? Un līdz ar to uzlabojas dzīves kvalitāti. Jo mēs jau nevaram lielās lietas izmainīt. Slimība un tur kaut kādus tur vēl jautājums. Bet iedod, tā teikt, viņš saņemās drosmi, prasmes to visu paveikt, tas gan, un līdz ar to arī daudz, kas dzīvē mainās. Tas, protams, ļoti svarīgi, jā. Jā. Jāni? Un arī jau pieminējot atbalsta grupas gan sēdojošiem vecākiem, kas ir zaudējuši bērnu, jā, gan arī vecākiem, kas aprūpē savu slimo bērnu, tā ir iespēja satikties. Jo bieži vien ir arī viens no tādiem, kad mēs tādā aptaujā vecāki pasaka, man ir dota vide, ko es varu sastapt līdzīgus cilvēkus, ko es varu runāt ar līdzīgiem, kuriem iet cauri līdzīgām sāpēm, problēmām, jautājumiem. Tāpat tā ir iespēja runāt par tām emocijām. Jā. Saprast, kas tās ir par emocijām, jo bieži vien mums arī tu nedrīkst dusmoties vai vēl kaut ko, bet tu saproti, ka tā ir daļa no tās, ja cilvēks iet cauri tām īpaši sēd procesā, ja, kad tad ir savas stadijas, kam tas cilvēks iet cauri, un viņš bieži vien ir apjūts šokā, noliec, dusmojās, ja, tad ir atkal tāda pilnīgi liekas, viss vienalga, ja, un tad iet uz augšu, ja, tā kā tu atkal tādu, sāc sadzīvot ar to savu bēdu, ja, un tur vajag to telpu, ja, un arī saprast, kas notiek ar mani, ja, un līdz ar to tas ir tā ir tā iespēja, kad vecāki iemācās, un interesanti arī, ka pēc tam jau arī tālāk, jo tie vecāki var viens otru arī iedošanāt ar to savu pieredzi, ko viņi iziet, arī var pateikt. Jā. Protams, viņi nav vienādi, jā, bet viņi var atkal teikt, jā, bet tas tā ir, bet to tā iedošanot, bet vienkārši jābūt pacietīgam un uzticēties tai vadībai. Jā, un noteikti jāvēlas arī kaut kas mainīt. Tā teicībā. Jā. Bet tā nav. Tātad epizodes noslēgumā es vēl gribēju pavisam nedaudz pieskarties tēmai par nāvi, konkrēti par nāvi. Es jums varbūt uzdošu tādu vispārīgu jautājumu, uz kuru jau es atbildi nojaušu, jā, ka atbildi ir tāda, ka mēs, ja par šo runājam, tad mums ir jātaisa pilnīgi cita jauna epizode, bet varbūt kāpēc par nāvi, kāpēc par bērēm, mēs tik ļoti sabiedrībā varbūt nerunājam. Tā jau ir, mēs to uztveram kā tādu neērtu tēmu, tabū tēmu. Kā jūsuprāt, kādēļ? Vispirms jau šī tēma izraisa spēcīgās emocijas. Jā, un spēcīgās emocijas ir tāda, neērta tēma, kur labāk ir nogrūst nost. Jā, bet no otras puses sakal, tā ir vienīgā garantētā liečana pasaulē, ko mēs visi piedzīvosim. Jā. Arī tradīcija kāda ir ģimenē. Piemēram, par to nerunāt. Jā, tāpēc, ka par to nerunā. Kāpēc? Tur neviens nevar atbildēt. Kāpēc? Bet vienkārši nerunā. Tā ir tradīcija. Mēs tam pieraduši, iemācījušies pārsvarā. Lūk, un tad arī, tad ir jāmācās runāt par to. Tad jābūt cilvēkam pretīm, kurš ir gatavs to darīt. Jā, un spēja būt, un neaizbēgs, un jūs neiesiet tajā sarunā par īņķi, jā, un tas uz kaut kurien ies un risināsies, tāpēc ir atsevišķa tēma, tā ir ļoti plaša. Pat Jānis ir piebilstās. Tad ir Romas imperatoriem blakus sēdēja kalps, kas lielās dzīvēs pēc lielām uzvarām
vienkārši viņam atgādināju vienu teikumu, neaizmirst, ka tu esi mirstīgs. Jā, un tā ir vienkārši tāda neizbēgama mūsu cilvēks realitāte. Jā, mēs visi arī no tā baidamies, jo tas ir kaut kas nezināms. Tur arī jautājumi, kas būs pēc tam. Jā, un kādam ir tie arī stereotipi, ka tu nebūsi nekas, jā, viss tā ir bedra, un viss, jā, bet varbūt arī ir tas, ka mēs ticam, ka tur mums sagaida vēl lielāks pārsteigums, jā, un ka to ir priesteris teicis, ka kādam tas varbūt ir zemākais punkts, bet ka nav var arī būt mūsu dzīves kulminācija. Līdzīgi kā piedzimšana, tā ir vienreizēja, un līdzīgi arī mūsu aiziešana. Un tad tā nāves realitāte, viņi ir vajadzīgi, jo tā palīdz mums izvērtēt tos jautājumus, kā es dzīvoju, ja, ko es aiz sevis atstāju, kas es esmu. Ja. Un es domāju, ka tāpēc mēs bieži vien to paslaukam zem tepiķa, jo mēs negribam saskarties ar to patiesības, ar tādiem svarīgiem, jēgpilnu dzīves jautājumiem. Man tieši tas galvā parādījās svarīgs jautājums. Jā. Tā, labi. Epizodes noslēgumā jautāšu jums, Jāni un Vari, kas būtu tas, ko jūs novēlētu mūsu epizodes skatītājiem, klausītājiem, kuri varbūt kāda varētu būt interneta vai, teiksim, grāmata vai kādi citi avoti, kur varētu, teiksim, uzzināt vairāk informāciju par šo te garīgo aprūpi vai tāda veida jautājumiem? Es domāju, mūsu mājaslapā jau biedrības mājaslapa lietība.lv. Mums arī tur tādi arī mazliet ir paskaidrojumi, kas tas ir, kas ir garīgā aprūpe, arī, kas mēs esam kā cilvēki. Jā. Bet es domāju, arī tā vide jau ir, informācija var atrast arī palasot, kas ir, teiksim, dažādās valstīs arī, kā tas tiek. Jā, varbūt tev ir. Pats galvenais ir cilvēkam gribēt to meklēt un uzzināt un saprast, jo bez tā nekas nenotiek. Te var būt apkārt labākie padomu devēji un kas tik vēl ne, bet cilvēks negrib, nekas nebūs. Ar to arī viss ir atbildēts. Tātad... jā, un tad nonākam gandrīz vai jau pie tā paša, pie kā esam nonākuši arī iepriekšējās epizodēs. Galvenais ir gribēt saņemt šo te palīdzību, nebaidīties jautāt un tiešām mēģināt dzīvot tā. Patiesi, es varbūt teikšu, jā, tas arī varētu būt ļoti svarīgi. Paldies liels Jānim Balodim un Varim Bogdanovam, kuri ir kapelāni bērnu palietīvās aprūpes biedrībā. Paldies jums liels! Paldies. Jā, tēma tiešām var būt tāda, par kuru ikdienā nerunājam, ikdienā neaizdomājamies, ja tas nav kaut kā atsevišķi apstākļi nepieprasa, bet arī ļoti svarīga lieta, kuru apzināties un par kuru runāt. Tātad tieši šī te garīgā aprūpe. Paldies viesiem, un ja jums, skatītāji, klausītāji, ir kādi ieteikumi vai jautājumi, droši varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu podcasts@grindex.lv. Papildus tam aicinu jūs atrast Grindeks sociālo tīklu platformās dažādās un tur arī piesakot, lai pirmie uzzinātu par dažādām aktualitātēm un kad iznāks nākamā jaunākā epizode no Veselības detektīva. Un tad noteikti pieslēdzieties mums arī nākamajā nedēļā, kad jau turpināsim runāt par kaut ko citu. Iespējams uzklausīsim kādu interesantu pieredzes stāstu. Paldies liels! Atā!